Šī gada pirmās Latvijas longboard nobrauciena sezonas sacensības viesmīlīgajā Cēsu Olimpiskajā centrā priekšpuļu kausa 2013 ir veiksmīgi aizvadīts. Prieks, ka dalībnieku skaits ir audzis, tāpat īpaši prieks par to, ka ieradās viesi no Lietuvas. Īpaši izcēlās viņa ātrākais braucējs Lukas Kirkiljonis, kurš par spīti tam, kad finālā notiek visai liels kritiens, spēja no tā izvairīties un izcīnīt otro vietu. Bet pienācis laiks sezonas otrajam posmam, Alpaks ātruma festivālam, kas 29. un 30. jūnijā notiks netālu no Cēsīm pie atpūtas kompleksa Rakša. Šī trase Rakšos ir nedaudz īsākā priekļos, tāpat laikā daudz ātrāka. Un vēl būtiski tas, ka trases finišu veido gara taisne, līdz ar to braucējiem būs iespēja braukt aizvējā vienam aiz otra un cīnīties par uzvaru līdz pat pēdējiem trases centimetriem. Un noteikti arī šoreiz gaidām ciemos viesus no tuvajām kaimiņu valstīm. Tāpat arī ierindā solās būt visi spēcīgākie Latvijas braucēji, arī tie, kas nepiedalījās priekšpuļkausā. Un visa informācija par sacensībām, sacensību rezultātiem, trašu atskatiem, video un par citām Latvijas longboard aktivitātēm varat meklēt mājaslapā Longboarding LV. Un tiekamies Latvijas čempionātā Dāmas nobraucienā, Rakšos. Es tur būšu, būs arī Viktors. Jā, ne, Viktor? Būsi? Titāns. Negribu būt tik tuvs ar tevi. Garšīgi.